Ceturtais apkaunojošās meitas. Īstenībā atšķirības Kurāna un Bībeles attieksmē pret sieviešu dzimumu sākas jau no dzimšanas brīža. Piemēram, Bībelē teikts, ka mātes rituālās netīrības periods pēc meitenes piedzimšanas ir 2 reizes. Ilgāks nekā zēna piedzimšanas gadījumā 3. Mūzus 12, 2-5. Katoļu Bībelē skaidri pasacīts: meitas piedzimšana ir zaudējums. Sīraha gudrības grāmata 22, 3 pretēji šim briesmīgajam apgalvojumam zēni saņem īpašu cildinājumu, vīru, kurš izglītos savu dēlu, apskaudīs viņa ienaidnieki. Sīraha gudrības grāmata 30, 3. Jūdu rabīni pēcnācēju radīšanu padarīja par jūdu vīriešu obligātu pienākumu, lai vairotu savu cilti. Tai pašā laikā netika slēpts, ka vīriešu kārtas pēcnācējiem tiek dota skaidra priekšroka. Labi ir tiem, kam ir dēli, bet nedienas tiem, kam ir meitas, piedzimstot zēnam, visi priecājas piedzimstot meitenei, visi ir noskumuši, un, kad pasaulē nāk zēns, pasaulē ienāk miers. Kad pasaulē nāk meitene, neienāk nekas. 7. Meita tiek uzskatīta par mokošu nastu, potenciāli sava tēva apkaunojuma cēloni, tava meita ir sturgalvīga. Vēro viņu modri, ka viņa nepadara tevi par apsmieklu tavu ienaidnieku acīs, ka pilsētnieki nebaumo par tevi, ka tu nenokļūsti aprunātāja mutēs, ka viņa neliek tevi kaunā. Sīraha gudrības grāmata 42, 11. Sturgalvīgu meitu turi zem stingriem grožiem, citādi tā ļaunprātīgi izmantos katru iecietību. Vēro stingri viņas bezkaunīgās acis un neesi pārsteigts, ja viņa tevi liek negodā. Sīraha gudrības grāmata 26, 10-11. Šī pati ideja par meitām kā apkaunojuma cēloni mudināja pagāniskos arābus pirms islāma atnākšanas īstenot jaundzimušo meiteņu infanticīdu. Kurāns stingri nosodīja šo šausmīgo paražu, bhenneus is. Broke to one of them of the birth of a female child, his face darkens and he is filled with inward grief. With shame does he hide himself from his people because of the bad news he has had. Shall he retain her on contempt or bury her in the dust? What an evil he decide on? Pulksten 16:59. Ir jāpiemin, ka šis ļaunais noziegums Arābijā tika iznīdēts vienīgi pateicoties Kurāna bargas kritikas pilno vārdu spēkam, ar kuriem tas nosodīja šo praksi, pulksten 16:59, 43, 17, 81, 8-9. Turklāt Kurāns nenorāda uz kādu atšķirību starp zēniem un meitenēm. Pretēji Bībelei Kurānā meitenes dzimšana tiek skatīta kā dāvana un svētība no Dieva, tikpat lielā mērā kā zēna dzimšana. Meitenes dzimšana Kurānā pat minēta kā pirmā, to Allah belongs the dominion of the heavens and the earth. He creates what he wills. He bestows female children to whomever he wills and bestows male children to whomever he wills. 42, 49. Lai izdzēstu jebkādas infanticīda pēdas topošajā muslimu sabiedrībā, pravietis Muhammads apsolīja lielu atalgojumu tiem, kuri svētīti ar meitām, ja viņi tās audzinās ar laipnību. Who is involved in bringing up doctors and accords benevolent treatment towards them, they will be protection for him against hellfire. Bukhari and Muslim, whoever maintains two girls till they attain maturity, he and I will come on the resurrection day licked his and he joined his fingers. Muslim 5. Sieviešu izglītība. Atšķirības Bībeles un Kurāna attieksmē pret sievietēm sniedzas daudz tālāk par attieksmi pret tikko dzimušu meitenīti. Salīdzināsim attieksmi pret sievieti, kura cenšas apgūt savu reliģiju. Jūdaisma kodols ir Tora likums. Tomēr saskaņā ar Talmudu sievietes ir atbrīvotas no Toras studēšanas. Daži jūdu rabīni stingri deklarēja, labāk, lai uguns iznīcina Toras vārdus, nekā tie tiek doti sievietēm un mācīt savai meitai Toru ir tas pats, it kā mācītu viņai neķītrību. 8. Jaunajā derībā paustā Sv. Pāvila attieksme nav saprātīgāka. Sievas, lai draudzes sapulcēs cieš klusu. Kā tas parasts visās ticīgo draudzēs, jo tām nav atļauts runāt, bet jābūt paklausīgām, kā arī bauslība nosaka.
Bet, ja tās grib ko zināt, lai prasa mājās saviem vīriem, jo sievai ir par kaunu runāt draudzes. Sapulcē. 1. Vēstule korintiešiem 14:34-35. Kā gan sieviete var mācīties, ja viņai nav atļauts runāt? Kā viņai iespējams intelektuāli attīstīties, ja viņai jābūt pilnīgi pakļautai? Kā viņa var paplašināt savu redzesloku, ja viņas vienīgais informācijas avots ir vīrs mājās? Tagad, lai būtu godīgi, mums jāvaicā, vai Kurāna attieksme ir kaut kādā veidā atšķirīga. 1 īs. Kurāna stāsts kodolīgi rezumē tā pozīciju. Haula bija muslima, kuras vīrs ausu dusmu karstumā izteica: Tu man esi kā mana māte. Šo teikumu pagāniskie arābi uzskatīja par šķiršanās zīmi, kas atbrīvo vīru no jebkādiem laulības pienākumiem, bet nedeva sievietei atļauju atstāt vīra māju, lai apprecētos ar citu vīrieti. Dzirdējusi šos vārdus no sava vīra, Haula bija nonākusi nožēlojamā situācijā. Viņa nekavējoties devās pie islāma pravieša, lai lūgtu pēc aizstāvības. Pravietis uzskatīja, ka viņai vajadzētu būt pacietīgai, jo izskatījās, ka citas izejas nav. Haula turpināja diskutēt ar pravieti, censdamās glābt savu atlikto laulību. Drīzumā iejaucās Kurāna atklāsme, un Haulas lūgums tika pieņemts. Dievišķais spriedums atcēla netaisnīgo paražu. Veselas Kurāna nodaļas 58. Sūras nosaukums Al-Mudžadila, jeb sieviete, kura strīdas, tika dots sakarā ar šo gadījumu. Allah has heard and accepted the statement of the woman beho pleads with you, the prophet, concerning her husband and carries her complaint to Allah, and Allah hears the arguments between both of you, for Allah hears and says all things. 58.1. Kurāna skatījumā sievietei ir tiesības diskutēt pat ar pašu islāma pravieti, nevienam nav tiesību pavēlēt viņai klusēt. Viņai nav jāuzskata savs vīrs par vienīgo informācijas avotu jautājumos par likumu un reliģiju. 6. Netīrās, nešķīstās sievietes. Jūdu likumi un noteikumi jautājumā par sievieti, kurai ir menstruācijas, ir ļoti ierobežojoši. Vecā derība. Sievieti šai laikā uzskata par netīru un nešķīstu, turklāt šī nešķīstība var inficēt arī citus. Tik viens un jebkas, kam viņa pieskaras, kļūst netīrs uz veselu dienu, bet ja kādai sievai asins sārņi pilno viņas miesas, tad lai viņa top atšķirta 7 dienas, un kas viņu aizskar, top nešķists līdz vakaram. Un ik viens priekšmets, uz kura tāda sieviete ir gulējusi, kamēr viņa ir atšķirta, ir kļuvis nešķīsts, tāpat arī viss, uz ko tā ir sēdējusi, ir kļuvis nešķīsts. Un ik viens, kas pieskaras viņas guļas vietai, tas lai mazgā savas drēbes un pats mazgājas ūdenī, un viņam būs būt nešķīstam līdz vakaram. Un ik viens, kas aizskārs kādu priekšmetu, uz kuru viņa ir sēdējusi, tas lai mazgā savas drēbes un lai pats mazgājas ūdenī, un tam būs būt nešķīstam līdz vakaram. Un ja kāds trauks būtu bijis vai uz viņas guļas vietas, vai arī uz priekšmeta, uz kura tā sēdējusi, tad tādam pieskaroties, cilvēks top nešķīsts līdz vakaram. 3. Mūzus 15, 19-23. Savas aptraipošās dabas dēļ sievieti, kurai bija menstruācijas, dažkārt izraidīja, lai novērst jebkādu iespējamu kontaktu ar viņu. Viņu aizsūtīja uz speciālu namu, ko sauca par netīrības namu, kur viņai bija jāpavada viss savs netīrības periods. 9. Talmūdā sievieti, kurai ir menstruācijas, uzskata par nelaimi nesošu pat tad, ja notiek izvairīšanās no fiziska kontakta, mūsu rabīni mācīja. Ja sieviete, kurai ir menstruācijas, paiet garām 2 vīriešiem savu mēnešreižu sākumā, viņa ar to nogalinās vienu no viņiem, bet ja mēnešreižu beigās, viņa izraisīs nesaskaņas starp viņiem. Talmūds pes. 111. Turklāt vīram, kura sievai ir menstruācijas, bija aizliegts ieiet sinagogā, ja viņa bija viņu padarījusi nešķīstu pat tikai ar putekļiem zem savām kājām. Priesteris, kura sievai, meitai vai mātei bija menstruācijas, nedrīkstēja sinagogā skandēt priestera svētības lūgšanu. 10. Tādēļ nav nekāds pārsteigums, ja daudzas jūdu sievietes menstruācijas joprojām dēvē par lāstu. 11.
Islāmā nav uzskata, ka sievietei, kurai ir menstruācijas, būtu kāda inficējoša nešķīstība. Viņa nav nedz nepieskarama, nedz nolādēta. Viņa dzīvo savu parasto dzīvi ar tikai vienu ierobežojumu. Menstruāciju periodā precētam pārim nav atļauts stāties seksuālās attiecībās. Jebkāda cita veida fizisks kontakts starp viņiem ir atļauts. Sieviete, kurai ir menstruācijas, tiek atbrīvota no dažiem rituāliem, kā, piemēram, ikdienas lūgšanām un gavēšanas. 7. liecības sniegšana. Vēl viens jautājums, kurā pastāv domstarpības starp Kurānu un Bībeli, ir jautājums par sievietes liecību. Tā ir taisnība, ka Kurāns norāda ticīgajiem, kārtojot finansiālus darījumus, pieaicināt par lieciniekiem vai nu 2 vīriešus, vai 1 vīrieti un 2 sievietes, pulksten 2:28:2. Tomēr tāpat taisnība ir arī tas, ka citos gadījumos Kurāns sievietes liecību akceptē kā vienlīdzīgu vīrieša liecībai. Īstenībā sievietes liecība var pat anulēt vīrieša liecību. Ja vīrietis savu sievu apsūdz neusticībā, Kurāns pieprasa, lai viņš svinīgi zver 5 reizes, lai apliecinātu sievas vainu. Ja sieva savu pārkāpumu noliedz un arī zver 5 reizes, viņa netiek atzīta par vainīgu, un jebkurā gadījumā laulība tiek šķirta. 24:6-11. Savukārt agrīnajā jūdu sabiedrībā sievietei nebija atļauts sniegt liecību. 12 sievietes nespēja sniegt liecību. Rabīni uzskaitīja kā vienu no 9 lāstiem, kas uzlikti visām sievietēm grēkā krišanas dēļ. Skat nodaļu Ievas mantojums. Mūsdienu Izrēlā sievietēm nav atļauts liecināt rabīnu tiesā. 13. Attaisnojot šo noteikumu, rabīni citē 1. Mūzus grāmatu 18:9-16, kurā minēts, ka Sāra, Ābrahāma sieva, ir melojusi. Rabīni izmantoja šo epizodi kā apliecinājumu tam, ka sievietes nav derīgas liecības sniegšanai. Vajadzētu ņemt vērā, ka 1. Mūzus grāmatā 18:9-16 iekļautais stāsts vairāk nekā vienu reizi ir minēts Kurānā, bet bez mazākā mājiena, ka Sāra būtu melojusi. 11:69-74, 51, 24-30. Kristīgajos rietumos gan baznīcas, gan civilais likums līdz pat 19. gadsimta beigām liedza sievietēm tiesības liecināt. 14. Ja vīrietis apsūdz savu sievu neusticībā, tad saskaņā ar Bībeli viņas liecība netiek ņemta vērā. Tā vietā viņā tiek pakļauta smagam pārbaudījumam, sarežģītam un pazemojošam rituālam, kuram, kā tika pieņemts, vajadzēja pierādīt viņas vainu vai nevainīgumu. 4. Mūzus pulksten 5:11-31. Ja šajā pārbaudījumā tiek atrasts, ka sieva ir vainīga, viņa tiek notiesāta uz nāvi, bet ja atklājas, ka viņa ir nevainīga, viņas vīrs tomēr netiek vainots ļaunprātībā. Turklāt, ja pēc kāzām vīrs sievu apsūdzēja par to, ka viņa nav bijusi jaunava, viņas pašas liecībai nebija nekādas nozīmes. Sievas tēvam un mātei pilsētas vecāko priekšā bija jāpierāda savas meitas šķīstība. Ja viņi to nespēja, meitu nomētāja ar akmeņiem viņas tēva mājas sliekšņa priekšā. Ja vecāki varēja pierādīt savas meitas nevainību, vīram bija tikai jāsamaksā sods 100 sudraba šekeļi, un viņš nedrīkstēja šķirties no savas sievas visu savu mūžu, kad vīrs ņem sievu un dzīvo ar to, bet pēc neieredz. Un tad tai ceļ neslavu un par to izpauž ļaunas valodas, sacīdams: es gan šo sievu esmu ņēmis un tai arī esmu tuvojies, bet es to neatradu jaunavīgu, tad šīs jaunās sievas tēvam un mātei būs viņu ņemt līdz ar pierādījumiem, ka viņa bijusi nevainīga, un šie pierādījumi jārāda pilsētas vecajiem pie vārtiem, un tad lai jaunās sievas tēvs saka vecajiem: es savu meitu iedevu šim vīram par sievu, bet viņam tā apnikusi, un redzi, viņš ir tai cēlis neslavu, teikdams: es pie tavas meitas neatradu jaunavības pazīmes. Bet še nu ir pierādījumi, ka mana meita ir bijusi jaunavīga. Tad lai viņi izklāj tās drēbes pilsētas vecaju priekšā. Tad pilsētas vecajiem šo vīru būs ņemt un viņu pārmācīt. Un tie, lai piespriež viņam naudas sodu 100 sudraba šekeļus, un viņi, lai dod šo naudu jaunās sievas tēvam, tāpēc, ka tas par šķīstu Izraēla meitu bija cēlis kauna pilnas valodas, un viņa, lai paliek tam par sievu, tas viņu nedrīkst atlaist visu savu mūžu dienu.
Bet ja valodas ir bijušas patiesas un viņa tomēr nav atrasta šķīsta jaunava, tad lai tie izved jauno sievu pie viņas tēva nama durvīm, un lai viņu nomētā ar akmeņiem tās pilsētas vīrieši, ka mirst, tāpēc, ka viņa ir tādu kauna darbu pastrādājusi Izrēlā, netiklību piekopdama sava tēva namā. Tā tev būs iznīdēt ļaunumu no sava vidus. 5. Mūzus pulksten 22:13–21. 8. Laulības pārkāpšana. Visas reliģijas laulības pārkāpšanu uzskata par grēku. Bībele nosaka nāves sodu gan laulības pārkāpējam, gan pārkāpējai. 3. Mūzus pulksten 20:10. Arī islāmā vienlīdz tika sodīts gan laulības pārkāpējs, gan pārkāpēja. 24:2. Tomēr Kurāna sniegtā laulības pārkāpšanas definīcija stipri atšķiras no Bībeles definīcijas. Saskaņā ar Kurānu, laulības pārkāpšana ir precēta vīrieša vai precētas sievietes iesaistīšanās ārpuslaulības sakarā. Turpretī Bībeles skatījumā laulības pārkāpšana ir tikai precētas sievietes iesaistīšanās ārpuslaulības sakarā. 3. Mūzus pulksten 20:10–5. Mūzus pulksten 22:22, Salamana pamācības pulksten 6:20–7, 27. Un ja kāds vīrs tiek atrasts, kas guļ pie cita vīra sievas, tad tiem abiem būs mirt, ir vīram, kas pie tās sievas gulējis, ir tai sievai. Tā tev būs iznīdēt ļaunumu no Izraēla vidus. 5. Mūzus pulksten 22:22. Un kad kāds vīrs laulību pārkāpj ar precētu sievu un kad viņš laulību pārkāpj ar savu tuvākā sievu, tie ir jānodod nāvei, un viņiem ir mirtin jāmirst, ir pavedējam, ir pavestējai. 3. Mūzus pulksten 20:10. Saskaņā ar Bībeles definīciju, ja precēts vīrs guļ ar neprecētu sievieti, tas vispār netiek uzskatīts par noziegumu. Precēts vīrs, kam ir ārpuslaulības sakars ar neprecētu sievieti, nav laulības pārkāpējs, un šī sieviete nav laulības pārkāpēja. Vienīgi tad, ja vīrietis, precēts vai neprecēts, guļ ar precētu sievieti, tā tiek uzskatīta par laulības pārkāpšanu. Šai gadījumā vīrietis, pat ja viņš nav precēts, ir laulības pārkāpējs. Un sieviete ir laulības pārkāpēja. Īsi sakot, laulības pārkāpšana ir jebkurš nelikumīgs sakars, kurā iesaistīta precēta sieviete. Precēta vīrieša iesaistīšanās ārpuslaulības sakarā pati par sevi Bībelē par noziegumu uzskatīta netiek. Kā lab šāds morāls dubultstandards? Saskaņā ar Judaistikas enciklopēdiju. Enciklopēdija Judaica sieva tika uzskatīta par sava vīra īpašumu, līdz ar to laulības pārkāpšana aizskāra vīra sevišķās tiesības uz sievu, kamēr sievai kā vīra īpašumam šādu tiesību nebija. 15. Tas ir, ja vīrietis stājas sakaros ar precētu sievieti, viņš aizskar cita vīrieša īpašumu un tādēļ viņu jāsoda. Līdz pat mūsu dienām Izrēlā, ja precēts vīrietis iesaistās ārpuslaulības sakarā ar neprecētu sievieti, viņa bērni no šīs sievietes tika uzskatīti par likumīgiem, bet ja precēta sieviete stājas ārpuslaulības sakarā ar citu vīrieti, precētu vai neprecētu, viņas bērni no šī vīrieša ir ne tikai nelikumīgi, bet tiek uzskatīti par bastardiem, un viņiem ir aizliegts precēties ar citiem jūdiem, izņemot jaunpievērstos un citus bastardus. Šo aizliegumu mantoja arī bērnu pēcnācēji vēl 10 paudzes, kad iespējams laulības pārkāpšanas negoda iespējas mazinājās. 16. Turpretī Kurānā nekur nav norādīts, ka sieva būtu sava vīra īpašums. Kurāns daļrunīgi apraksta attiecības starp laulātajiem, sakot, and among his signs is that he created for you matters from among yourselves, that you may dwell in tranquility with them, and he has put love and mercy between your hearts, verily in that are signs for those who reflect. 30, 21. Te redzams Kurānā paustais laulības koncepts – mīlestība, līdzjūtība un miers, nevis īpašumtiesības un dubultstandarti.